Kopumā centralizētai siltumapgādē 2013. gadā pieslēgti 23 jauni objekti ar kopējo jaudu 4,4 MW, kas nodrošina 1,5% no kopējā patēriņa pilsētā, kas pamudina ēku īpašniekus izvēlēties centralizēto siltumapgādi. Galvenie nosacījumi, es domāju, viennozīmīgi ir tas, ka cena ir kļūst konkurētspējīga, kā mums bija, varbūt gadus 2-3 atpakaļ, bija stipri jāpadomā, ko darīt. No šī faktora, un otrs jau, pats par sevi saprotams no pakalpojumu drošības viedokļa. Mēs šo pakalpojumu sniedzam, mēs nodrošinām pilnībā, mums ir tikai tāda nostāda nodrošināta pilnībā, un tā kā pienākās pēc grafika, klienti. Klientam pašam nav jārūpējās par to, par gāzes katlu apkopēm, par šīm visām lietām, ko mēs ar savu uzņēmumu piegādē mēs nodrošinām. Siltumēgla apkopa arī ir perspektīvā tālāk mums nodrošināt, ja, bet pamatā tas visam ir siltumapgādes drošums. Pagājušā gada decembrī Liepājas-Enerģija sadarbībā ar Vega 1 pabeidza siltumtrases izbūves darbus un centralizētāja pilsētas siltumapgādes sistēmai pieslēdz akcijas sabiedrības Liepājas metalurgas poliklīnika, bet šā gada janvārī arī Liepājas metalurga office ēku. Siltumražošanas un piegādes uzņēmums par saviem līdzekļiem izbūvēja siltumtrases 710 metru garumā. No uzņēmuma viedokļa ir liels prieks, ka mums ir 2 jauni lieli klienti, kad mēs esam izpildījuši savus solījumus, ka mēs solījām, ka mēs šīs ēkas nodrošināsim. Ja? Un pirmkārt, jo tiešām ir lieli klienti, ja? Un mēs esam prieks, ka mēs ar šīs 2 ēkas neesam atstājuši bez apkurs, un mēs esam siltumapgādi pievadījuši. Abiem jaunajiem klientiem nepieciešama maksimālā jauda 0,6 MW katram. Būvniecības darbi bija pietiekoši sarežģīti. Trases izbūve mums, atzarojums tika paņemts no bijušās pie reta ēkas, atzarojums, bijušā maisas kombināta. Un trases posms 720 metrus, mums palīdzēja izbūvēt SIA Vega 1 ar savu personālu. Smagākie posmi šī trasē bija, protams, šķērsošanās tramvajas lietas šķērsošanās, kur, mums bija 2 caurdurs jāveic saistībā, jo, bija izveidots jauns ceļu segums. Un būvvaldnieks neatļauj, viņu pārakt. Tas ļoti veiksmīgi tika paveikts, un pats labākais, pats veiksmīgākais jau tas, arī laika apstākļi, bija savā veidā riskanti, vai, mēs paspēsim izbūvēt vai nē. Bet kopumā, šo trasi mēs izbūvējam veiksmīgi, un 20. datumā, padevām poliklīnikā jau, pirmo siltumu. Ja runā, par metalurgu tālāko siltumapgādes pieslēgumu, tad trasi tieši tāpatās mēs veicām ar uzņēmumu spēkiem. Trases izbūvēt nebija vienkārši, jo bija ļoti daudz komunikācijas uzņēmuma teritorijā, bet principā mēs atradām risinājumus visās šajās vietās, palīdzējām viņam arī sakārtot siltummezglu, un 10. janvārī tika padots siltums arī pārvaldes ēkai. Arvien vairāk nama īpašnieku un apsaimniekotāji izvērtējot ekonomisko izdevīgumu priekšroku dod centralizētai siltumapgādei. Sadarbojoties ar SIA Liepājas-Enerģiju tika izbūvēti jauni pieslēgumi. Kopumā no 2007. gada SIA Liepājas-Enerģija centralizēto apkuri pēc klientu lūgumu pievienojas 96 ēkām. SIA Liepājas-Enerģija jaunas pieslēgums centralizētai siltumapgādes sistēmai veids pēc klientu lūgumu, izvērtējot turpmāko sadarbību. Vairumā gadījumu siltumražošanas un piegādes uzņēmums Liepājas-Enerģija pievads izbūvē par saviem līdzekļiem. Arī šogad SIA Liepājas-Enerģija turpinās veidot jaunus pieslēgumus pēc klientu lūgumu. Darbu pie vairākiem projektiem jau uzsākt.